Hello guys, motocross is to start Marina. No?
To gan tur šam jau augsts spolu pamaņem. Rusa! Kā es redzēju, kā jūs mocījās. Nav pat jēgas. Izdzīvošana, kuram izturēs Arī, jā. Bet es tur tajā galā, pirms mēs atkal sārturošam, es tur iepriekšējā lecienā, es tur braucu, man izslīd priekš, es taisnu lejā no stāda nobraucu. Es nezinu, kā šī riepās neiebraucu. Nu, malacīši, malacīši. Kā jums gāja? Kā gāja? Zini, kā bija? Gita, šitā bija man uz izdzīvošanu. Jā. Nolikšu uz mutes vai nē? Jā. Paveicās, nenoliku. Jau tiešām jums visiem paveicās, neviens nekrit. Nē, čibis krita. Čibis bija zemē, vārties pa zemi. Es pabraucu garām, jā, čibis bija zemē. Malus. Bet es tur knapi, risas, tas šitādas izbrauktas. Nenoturēsi līdzsvaru, tev nav kur izbraukt. Uzreiz uz mutes zemē. Un tad viss dzīvis, tā kā morim momentā. Jā. Abi. Nekāds atriecinies pa visu šitājas te grobiņu. Tur mēs gāzusim, ne pa jokam. Ot, grobiņā. Ja tikai būs saulēts laiks, nu normāls laiks. Grobiņā vienmēr Jā, ir. grobiņā, jā. Tur varēs maukt. Tas jā, pilnu ručku. No līkuma līdz līkuma, tik maukt. No, davai. Labi. Super. Visi tīra. Visiem viss ir vienās. Tīri mopēdi. Tīri vispār, nekāda vana. Nu jau būs notīrīts. Nav jau šosē. Nē. Ko pa otro brauc? Nē, nebrauks otru, es nebrauks tošu. Nē, nu tad jau vienkārši vajag aiziet pateikt, ka... Jēgas, nu, bļet, nu, jau tā maties, tas nejas, pēc tam remontēt. Jā. Nē, nu... Ko Dieviņš deva, tā ir, vai ne? Tur mēs neko nevaram... Nē, jau dusmas jau nav, vai brauc. Ja gribu var braukt. Ja beigts. Man jau nav. Kā redzam, kaut lems. Ja viņš saka nebrauc, es nebraucu. Nē, nu... Pals atopīs Es to mopēdu. nevaru izlemt pa jums pašiem braucējiem, tas ir jāizlemt. Mums nekas nemainās. Vai brauc vai nebrauc. Nu jā, vienkārši žēl tehnikas ir. Jā, žēl tehnikas, jā. Jo tā ir paigā nāve visam. Es jau tikai uz izdzīvošanu. Nu, visi ceļi uz Stāmerienu. Jādam zupu un iet pasaka, kad nebrauks, ka visi nobeigušies. Kāda jēga, jā, nos mopē. Nē, nu, piedestāvs ir sadalīts, visiem baigo lielo izmaiņu nebūs tāpatās. Varbūt būs kāda nobeigta ainās. Nu, vienīgais prieciņš ainās. Labi, Grete, mēs vienojamies. Gulbene saka jā. Ka nē, vai ne? Jā. Jā, nē, jā. Riepas netīras, jābrauc mājā, pareizi ir. Un te neviens bez šalku nedos, brauc mājās, pietiek, zupu pēdu un visu. Aiziet pēc medaļām un visu. Pareizi. Jau kļodas, kur ir dodam zupu. Visiem jau ir izrēķināts. Pareizi. Jā, taču ko tur jāpopē? Otrs brauciens, tas tikai ķeksīgs, jo tā jau tikai mopēdu māk. Nav jau tik traki. Varbūt Un reku zupā iekšā uzreiz. Cik līdzlēja? jau nākat zupu smelt un darīties. Brači, met mierā un zupu ēst. To vienmēr var. Ginteriņ met mieru, lai saulē bišķi nokaut. Nāc zupu ēst. Jā, man jau bija ape nokautusi. Un kas tur bija pēc tam beigās? Viss bija šausmīgi. Ķīniešu brīnums, maziņš ķīniešu brīnumi. Jā. Ko? Daži 30, tikai 30, lai kaut kā 2 eiro. Kaimiņu līdzi redz, paņem un maus. Nu, vēl jau nav noģības tas motoriņš, bet Mēs to piedzīsim savus mopēdus un pārbaudīs, cik mopēdus var tur nomazgāt. akumulators tūlīt beigsies, ar to viss būs cauri, jā. Te viss ir atkarīgs no akumulatora. Ūdens arī cauri. Jā, nu, ūdens mums ir daudz, dīķī daudz.
Tas jau pēc laukas viss nolika lietu, lai atmirks sestdienas Jā, svētdienu. nu man nebija laika, man bija jāņem otrā dienā tur galīgi. Un tad lēnītiem garā atkal uzlaida kašas, tad vēl pamirst, un tad sāk lēnām. Jā, kā atmirks, tad ir vieglāk nomestāt, protams. Bet tagad jau man ir laiks, es tā domāju nebrauks ar otru plauku. Kas var būt labāks par šo? Tikai karsts. Tā, man klāja mans 16 gads. Tāds ir atcīmīts. Te pēc tam ievadīsim kārtību, mēs tam visu baigā ātrumā. Lielumu var nomazgāt, vienkārši mokādi iestup tur iekšā. Ale ma peža bude blūzeņ. Ņama, man ir, tev nav. Man ir zupa, tev nav zupas. Stāpa dziesma. Tev būtu pelmeņi. Man tās olīvas. Nav man olīvas. Olīvas jau kokos. Kur te tas kaut? Tur jāņem no apakšas. Sauju. Tas padzēriem. Olīves. Vec puikēlēs. Tur apakšā vairāk gaļas. Nosauc saudākļus mājai. Un to eļļu pa virsū. Un visi laimīgi. Nebija piedalēs, Nu ieliet puikarijā. Atbrauc no... Kurienes tu esi izstāst kamerai? Tev tūlīt par... Līgo pagasts, sīks O! pagastiņš. Laukos dzīvoju, pašam Rīga 13. Jazdu pa visurieni. Arī iepelnu drusku vismaz. Nu, puiki ēda lielu muti, šitas ir mans Brauc runējums. mājā un izstāst tētim, ka jātaisi mapēcu, jo te dod zupu ēst. Ivčik, es vakar viens pats nomizoju kārtu, pēc no sākumā domāju nemizošu. Domāju, nu labi, Ivčiks skatīsies, jāmizo. Nomizoju kartupeļus. Burkāni, paldies Dievam, nebija jāmizo tie te, kas te maisā ir. Un tad pāri viss sagriezt. Nu tāds pa veču variants, rupjais ir, bet nu... Kaus, negribas priekšā. Nāk viņš uz zupu, viņš ir pašapkalpošanās. Neam tur pļovi neizmainās. Viņš tā pat ir pietrīs, tā kā varētu nemocīt. Kā visi ēd. Vērīgi, ka šitam motors atpūs. Labi vien ir. Pareizi, tepat pie dīķa. Kā mēs šito zelta mopēdu nosnām. To jāsaka. Nu, kas tas? Zupu, pēdi. Negaršo zupa mana. Man ir baigi sāļi.
Edvīna Augstušavas pēdējos apvilsnes, Elvis Burka un pēc tam Sandijs Jansons. Tad paigi mainās tās vietas. Sandijs Jansons jau palīdz jau vairākās pozīcijās. Tā līderi joprojām tādā pašā secībā izstāsta, ka Krasnēs laikam tāpēc izmetas kaut kur savas brilles, kuras viņam vairs neko nedod. Un tā 9.33. cīnās pa 3.4. vietu. Aiz viņiem Sandijs Jansons 5. vietā, arī nekur tā nav atpalicis. Paldies visiem mūsu daudzajiem labvēliem un atbalstītājiem. Gulbenes novada pašvaldība un Gulbenes novada sporta pārvalde, kas mūs atbalsta visus šos gadus. Mūsu stabilākie atbalstītāji Jānis Sudrabs no Sijā Vasks nodarbojas ar apaļkoku iepirkšanu un tarasdēļu ražošanu. Paldies Andrim Stepanovam no APM ceļu būvi, ūdens apgādes un kanalizācijas izbūvi. Paldies Vilnim Sprudzānam, latvietim ārzemēs, kuram nav viena alga, kas notiek Stāmerienā. Jānis Keteriņš pārstāv uzņēmumu Bioefekts. Paldies Sijā Ikteri, gaļas lopu audzēšana. Sijā Birčers, meža stādu audzētava. Sijā Silmalas atbalsta mūsu zemnieku saimniecība Vecmeiži, gaļas lopu audzēšana. Sijā Lapa, lietotu traktoru izniecība un remonts. Izolē, pasaules līderis izolācijas materiālu ražošanā, piedāvā visefektīvāku lauka līdz tavam ģimenes galdam. Viesteri S.A. Lauku veikals Stāmrienā. Orhideja ceļojuma aģentūra. Izejošais, ienākošais turisms, brīvdienu ceļojumi. Sijā DNA. Lietojošas kārpiņas. Ķiplo karbonāde tevi gaida Kantaskrogā. Bumbo LV. Piepūšamo atrakciju noma Balvos un apkārtnē. Sendija, koksnes iepirkšana šķeldošanai. Sagatavotas malkas tirdzniecība iedzīvotājiem. Tas ir sūds. Jā. Nē, es parasti, ka mazgāju, es atrodu arī uzreiz to visu tos defektus, jo mazgāju, ja tur nokustās. Kur nākamais? No netīrākajiem ir Suzino netīrs. Pēc tam ir 2 tīrāki. Nu, labi, dod to pašpalīdz Suzindruši. Normāli. Jā, valsts un pūkais. Par vienu stropu piedēju, jā? Ir. Vēl vajag kādu, ja? Nē. Otrā braucienā. Beigās skatos
Jo ar viņu pavisam savādāk braucu. Katru dienu 33 eiro riepa. Tāds pats kā man tagad. Bet es skatos, ka divgaņģiem ir visādi citi ražotāji maksas, ir vēl kaut kurš zina divgaņģis? Tā nav neviena. Ko maksāja? Šitā ir laikam dikti līdzīgi kā riepa. Tas pat ir līdzīgi, jā. Bet te bija vienam, skatos, kas man likās, kurš mūsu izskatās. Burkāni. Būs ko visām iedot. Priecīgs atceļoši. No šitā. Tagad iešu mājās. Nu ko, ja tagad, tad tagad. 15 sekundes līdz startam superfinālā kritīs burmas un viss pašos vaļā par ritīgo. Mums būs ko redzēt. Šis būs tas, ko mēs atcerēsimies šovakar gulētējot. Lielais superfināls. Paši ātrākie čāļi ir nobrieduši izgāzt vēl vienreiz šajā duelēs slidenajā trasē. Un skatāmies, kurš tad izcels. Kristīnos, protams, pa priekšu. Viņiem tie dubļi arī kaut kā tā kā mums Šaicās saka, vai malais arī brauc ātri, viss ir kārtībā. Pirmais trīnieks ir ļoti agresīvi noskaņots. Skatāmies līdzi. Šaicāns ir iedvesmots no iepriekšējā braucienā. Viņš zina, ka viņš var kaut kā noturēties. Un abi divi ar Ultu Freberu katrā tāmplīnā, plec pie pleca. Nu te ir ko redzēt. Šaicāns arī tik satrapējies. Frebers ir diezgan mierīgs šāds, ka Šaicānam ir ugunspriekšā. Viņš ir tik augstāk. Viņš nesamērnās ar kaut kādu trešo vietu. Viņam gribas priekšu. Un mēs esam šajā superkrosā. Paskatījāmies kārtīgi, kā tās vietas notiek. Šajā citā braucienā šodien vairāk nekas ir jādara. Viņš drīkst piekļūt maksimāli, izlikt visu un nobraukt kārtīgi superfinālu. Kristīno šobrīd to dara vissekmīgāk. Jā, uz otru ātru viņš aiziet vadībās. Visi ļoti līdzīgs sniegums. Tā, Šaicāns brīdo pārdēk Kamieļu mugurē. Breivroks saprot, kur palikties arī pretājā. Kristīnos brīdo Vilnīšiem tā nostājā, kuram viņš sēž smuku pārēc. Kuri mūsu līderi, abi divi vienā līkumā. Kristīnos vietā, Breivers turpat aiz viņa. Kristīnos savas braucēt, to Breivers varbūt ir saka jaunams, vēlēs nāk rezervēt. Kristīnos ar Jurgus Mīrēsi, Breivers turpat aiz viņa, un viņiem labu. Skatīsimies, tas ir mūsu superfināls divība kausās. Kaus, ka šodien, ka sekundes simtbeidz zaudējumu.
Joprojām mēs viņus visus redzam tādā saprotamā attālumā. Viņš drošāk nekā pirms tam liepas vairāk klāt nenāk. Viņi paši vēl brauc no to prasa nedaudz savanda, uzvar, un tad viņi arī ātrāk žūst. Viņam enerģija, motivācija nedaudz ir pazudus, jo līdz priekšā neredz tos konkurences un nesaprot, cik bija super fināls ar superīgākajiem šaļiem. Un lūk, kur viņi ir. Gers Krastīnos, 370 numurs, līderis šajā braucienā. Uldis Freibergs, otrā vietā, un Lamas Šaicāns trešā vietā ar 22 numuru. Rekrutie čaļi ir. Viņi tagad visu savu darbu ir izdarījuši, viņi mums uztaisīja kārtīgs motivācijas. Bam, kas te muzikanti mēģinās? To labs ir, mēģina muzikanti, es slēdos ārā. Mums Gundara nebija nekāda lauku virtuve, mēs paši pie puses uzrāvām. Restorāna zupa. Mums bija laukās sestdienas pasākums, kas viss paliks pārdus. Jums ir operators arī savs. Liek runāt nevar. Krāsā. Viņš te bija tādā sarkanā zelta krāsā. Viņam roci zilā krāsā, bet viņš sestdienā Tas ir Emīla. Emīls ir man galvenais mākslinieks. Viņš vēl ar gaunu tam cilvēku. Laiks vienreiz atbraukt uz vārdu, tas vienreiz gadā šogad beidzās. Mēs arī mani bijis grūti, arī man dažreiz skūst, arī mani licies, ka es esmu dzīves bārbatums, arī mani licies stūdi, arī mani braucis jūtas, arī manā ielā paliek baisi, ka ir tumšs. Manā dzīvē viss ir īsts un nekas šeit nav burts. Manā dzīvē vēl ir sapņi, kas mani vēl šeit tur. Esmu sauļojies, es meklēju un nepiededz līdz. Esmu salis nostes debesīs, kas spāva nenotrīs. Tā mana dzīve, kas man te galā šūpojās. Tā mana dzīve, kas nekā nebaidās. Tā mana dzīve, kas pati spokojās. Tā mana dzīve. Nu ko parat, kā jūs mākat? Pirmajām rīdām labi sanāk, bet tālāk? Paga. Mēs varam labāk, vai ne? Tā mana dzīve. Un tagad jūs? Tā mana dzīve. Aiziet. Nu vēl vienreizīt, ja? Tā mana dzīve. Un cik skaļi varam? Tā mana dzīve. Stāveri aiziet. Tā mana dzīve. Man te galā šūpojās. Tā mana dzīve, kas nekā nebaidās. Tā mana dzīve, kas pati spokojās. Tā mana dzīve, kas viņas nebūs man nekā. Tā mana dzīve. Kā jums šodien pagāja vispār? Slapi? No cikiem jūs šeit esat? No 4? Tā jau nav tik traki. Tagad atbrauc, ja? Kas uzvarēja? Labākais uzvarēja, super. Nu ko, mīļie, tad mums šodien tāds maziņš koncertiņš 2 daļās. Līdz 9. Cik ir tagad? Cik ir? Mūsējie 3x3 basketbolā kļuva par pasaules čempioniem tieši ejot ārā pie šīs dziesmas.
Un tāpēc, jā, varbūt kādu dienu, cerams, arī viņa motokrosā izskanēs. Līdz tam mēs vēl nezinām. Tagad viņa motokrosā izskanēs šodien. Gods man dzīvot Latvijā par savu zemi savu. Plīv sarkan, balti sarkanā, nevienam nesajau. Jo mana zeme, manas asinis un gars, un kamēr kopā turamies, neviens to neaizskars. Ar Lielupi un Daugavu es vienā straumē plūstu, ar sirdi un ar augumu par Latviju es būšu. Ar ventu un ar gauju es kopā loku smetu, ar lepnumu un nekaunu, jo latvietis es esmu. Par savu zemi savu, par savu zemi savu. Ar māru un ar laimu es vienās rētās dzīstu, ar žuvi un ar pērkonu mēs ienaidnieku mītu. Ar meža mātes svētību es rastu ceļu mājās, un vēja mātes atbalstu es tiktu piecelts kājās. Par saviem tēvu novadiem uz sirds es roku lieku, un savā mātes valodā es runāšu ikdienu. Par latvieti jūs mani mūžu mūžos varat dēvēt, un svešas tautas zābakiem nekad man nepavēlē. Par savu zemi savu, skaļāk! Par savu zemi savu, par savu zemi savu, par savu zemi savu. Tu nezini, ja? Jā, man tad tu nezini īsti vārdus līdz galam, jā? Bet piedziedājumi, ka jau, ka tu zini, vai ne? Nu, tad piedziedājums uz tevi, gatavi? Tu jādzied kopā ar viņiem visiem būs. Jā? Par savu zemi savu. Skaļāk! Aplaus Madarai! Bet īstenībā es gribēju vēl vienu lietu ar jums izdarīt. Pantiņā, jo mana zeme Latvija, un es pat parādīšu, kurā vietā varam vienreiz, tas tīri priekš sirsnīgs, ja? Gods man dzīvot Latvijā par savu zemi savu, plīv sarkan, balti sarkanā, nevienam nesajau, jo mana zeme, manas asinis un gars, un kamēr kopā turamies, neviens to neaizskars. Paldies!
Pats uzprasījies! Mēs bijām gaidījuši pilnas spaiņas, starp citu. Mazliet uzbīja. Pagaid, bet izskatās, ka tur kaut kas notiek vēl, ne? Tur kaut kas briest, un tas nav roltons. Nav spaiņa. Nu, nekas. Ja uzvodās spaiņas, tad laižam gaisā, ja? Nē, tāpat līdz Beļavai jābrauc. Tā, nu ko? Ar visu skatuvi. Uz Beļavu. Es redzu, ka mums ir diezgan daudz arī jaunāku vecuma autori šeit šodien. Nākamā dziesma. Es atceros, pagājušo gadu mums bija izpārdot koncertūra, un mēs sākām koncertu Siguldā. Un tur bija tāda pirmajā rindā tāda maza meitenīte vārdā Estera. Un viņa dziedāja līdz katram šīs dziesmas vārdam. Kad bija piedziedājuši, man liekas, ej, tu nos cik skaisti, ka mazi bērni pat dzied līdzi. Un tad turpināja ar pantu, un viņi turpināja dziedāt līdzi, un es pēc šīs dziesmas piegāju pie viņas vecākiem un pateicu, man ļoti liels prieks, ka jūs meita dzied līdz katram vārdam, bet es ļoti ceru, ka viņai nav ne mazākā nojausma, par ko šī dziesma ir. Tāpēc, dāmas un kungi, lai skan Stulbā sirdsapziņa. Nebūs tas spaiņas, ja? Tāpēc neej vēl prom, es tikai izliekos. Neej vēl prom, es tikai spēlējos. Atmiņas nāk, neskaidrs kā šī melodija. Pārņemtā sāp, atkal tad sāp stulbā sirdsapziņa. Mostos naktīs, viedrainos palakos, jo murkoju kā mana sirds. Tevi izmantos vientuļos vakaros, vienas nakts sakaros. Tāpēc neej vēl prom, es tikai izliekos. Neej vēl prom, es tikai spēlējos. Nestāsti to, nevajag, jo viņi nesaprot, ka manas jūtas var mūs izjokot. Viņa teica, jo murkoju kā mana sirds, tevi izmantos vientuļos vakaros. Neej vēl prom, es tikai spēlējos. Nestāsti to, nevajag, jo viņi nesaprot, manas jūtas var izjokot neko. Are you here? Okay, it's good. Please come here on the stage. And you are Oscar. Good. Oscar Anson, Powershot winner, MX 125. You are Erkki Tarnov, who's the get troops. Erkki Tarnov, please come here.
You are a Polish winner and then say pass. Tu kamēr Erkī nākamajam čatrāks. Renē Ranniko, are you here? Renē Ranniko ļoti labi izrāva startu super klasē, pēc tam nobrauc pa 5, bet no starta viņš iztēma pirmo apmogās priekš. Pats bija izbrīdīgs, viņam tas izdevās. Viņš tiedod labāk, nekā braucēt motoperes, tā kā Miks viņam paņem uz nākamo sesiju padziedāt arī kopā. Renē Ranniko, MX Super Holshot winner from Finland. You're from Finland, okay? Good. Will you sing with Miks Valvanovskis later in the evening? Okay, let's try. I want to hear. Tā, Irmas, tas bija. You are good. We found you. Good. Mums ir palikuši 2 super enduro Ingus Supe. Labi gāja visur gan enduro un krosā cilvēks orkestris. Viņai visi Ingus Supe ļoti labi. Un zelta mopēdos Romans Valtiņš. Mūdīgākais čals startā. Ar laimīgo 13. numuru. Nu, lūk, šitie mūdīgākie čali rajonā šodien. Paskaties kā viņi. Ātrāk nevar. Viņi ir ātrākie. Pēc tam, kur sacensībā šādā ir. Paldies, vīri. Thank you, guys. Polishot winners. Nu, ko mēs ņemam nākamā kādā secībā? Kas mums tur ir? Blaksvāģi. Pirmais mums ir Ainas Karro, otrais Romans Valtiņš. Un trešais laikam ir izstājies pie pašām beigām. Tātad Ainas Karro pirmajā piedestā pakāpienā, Romans Valtiņš otrajā. Ap 2 ziķi ir atnāca. Tā viņi izskatās šitie mopāri vīlētāji kaislīgie. Un brauc nežēlīgā ātrumā tehnika, kas vispār tam nav piemērota. Tur ir jāmāk kaut ko vīlēt, ka nevar tā nopirkt veiklā un atnāk sacensību. Tad sporta klasē Romans Valtiņš otrais, Ainars Karro pirmais. Tur šis rakstīts, ka Niks Gradzans ir izstājies. Viņš netika līdz startam. Iedodot tāpēc. Jā. Iedodot ir kaut pēc ciešanām, ka viņš izstājās. Jā, Niks Gradzans ir kaut kur iedos viņam trešo vietu. To, ka viņš varodīja stūpu dubļiem savu mopē, tas bija baigais spēcīgi. Nik! Stājies trešā matā. Tas, ka visam iedod Nikam ar vārdu. Mūsu dās un tauta, mēs visu Latvijā vienēsim, kad mēs pa 2 primēriem mūsu visai pasaulē neko naužēm. Uzlūksim uz deju visas dāmas, nekā Niks tev labs. Opēc tīrs un mājās. Lietas ir beidzies, vasaras sākusies. Šitie ir īstie vasaras sāki. Tu tik galēs trešais, manuprāt. Kas tas stūl, cik varēja? Jā, tev kaut kur ieskaitīts. No valkas atbrauc viss skatībā. Šovs bija. Ev, tas ir labs, kas ir meitiem. Mēs tev ņemsim uz citiem šoviem arī varētu. Nu? Kurāk tu labi sanāt? Tumsā dzirdēt sadītos. Nu, lūk, šitā mums ir sporta klase mopēdiem. Paldies, vīri! Niks Gradzens, Romans Valtiņš, Ainars Karro, no pirmajā pozīcijā. Un tagad pārējām uz zelta mopēds standarts. Zelta mopēds standarts Dzintars Veselskis 3. vietā, Suzana Gradzena 2. vietā, Ričards Stafeckis 1. vietā. Tātad tie, kas nepārāk vīlē zelta mopēds, tā normāli vīlē. Vairāk vīlē, jūs pilnīgi standartā savīlāts, visiem viens standarts. Tātad Ričards Stafeckis 1, Suzana Gradzena 2, Dzintars Veselskis 3. vietā. Valks, Monagi un Liesma. Tātad šitā mums ir standartizētie mopedisti. Un visā tā jāskan dubļos mēs nepamanījām, ka pēc zelta mopēda standarta ir arī vēl viena klasa, laikam ar 2 āmas. Tur bija 2 āmas. Tu redzēji, nu tu biji tuvāk, tu redzēji, skaidrs. Ja tu saka, ka biji kamēr viņš tur šlepsalājās, tu tikai nevajag 2 āmas, tā ir tikai greznī. Suzans kā priestāties. Tur ir īgos, kurš te čaļiem nedos. Ir patpus dos. Un kāds eigļus tādus jūs iedos, zin kā vīrieši. Es sarunāju, ka Valks nonāk nākamā braukšana veidā, bet tur smoki. Tur trūks kaut kādi jautri. Normāli eksplozīti, visi zināt, kas ir mokāts. Un būtu uztīgi. Nu, prom mēs nedzīs, viņi nedzīs nevien prom dzīt. Mums normāli reklāmas vēl mokāt, bez tam visi brauks gājienā uz valdu.
Ideja, paldies jums, standarta braucēji. Un tagad divātrunieki, kurus apdzird dzintars. Jā, aiziet, tātad Māris Krastīņš 3. vieta, Raits Krastīņš 2. Jā, viņus tiešām visi apdzird, es šitos uzvārds atceros. Un Daniels Ceriņš 1. vieta divātrumu mopēdos. Nu, klausām, ar aplausiem sagaidām. Māris Krastīņš 3. vieta, Raits Krastīņš 2. vieta, Daniels Ceriņš 1. vieta. Zelta mopēds divātrumu. Kaut kas notika. Man liekas, internets ir. Vēl transponderi nav atdot, tā kā sportisti saņemās atdot transponders. Attention for all participants, please bring back all transponders. Don't forget to bring back all transponders. Lūdzu, atdodiet atpakaļ transponders. Pilnīgi bezjēdzīgi mājās braucat, bet mums ļoti noderēs. Lūdzu, atnesiet atpakaļ. Transponderi, atgādīt. Transponderi, vienkārši atnesiet atpakaļ. Nu, čāļi apsveica to, ka jums ir 2 pārtas un joprojām 50 kilometri. Ļoti labi. Tas ir izdevies. Tā ir turpināt. Mums būs uz to paskatīties. Lūdzu maizi mūsu atbalstītājiem. Tad es tagad runāsīšu vēl, ka viss ir. Un tu izauc vienu lapiņu, pasakā cipars. Nu, cik tur? 18. Viņi zina, kuriem mēs 18. mūsu atbalstītājiem saņems Balvārā Mundara smuku maisiņu ar ozolu maizi. Redku ir kārtībā. Biļeti, mums vajag atbalstītāji. Jā, nu 16. kurā vietā 16. bija. Redku ir āgrēts. Visās viņam grēšos. Viņš ir priecīgs. Viņam acis zina. Jā, tur ir prīmā komplektīši, tur tikai esa pašam jārādā. Tur to iemērcēt ir pilnā labumā. Visa palete. Nu, ko mēs nākamajam dosim? No klotiņa zemnieks saņem, no klotiņa zemnieks. Pie zupiņas. Jā, otrs sev asars. Labi. Nu, ir kādam 36. Varbūt vērām balēm personāls, kas šurp lēc augšā. Lūdzu, maiz saņems dabūs no klotiņa zemnieks. Ļoti labi, žurbi savu maiz. Tagad domāšu, tagad šitos arī to maiz domā. Ozola mājas maizīt, tā ir kaut kas ļoti labs. Īpaši. Saka cipari. Pilns ar nulēm un beigās 97. Ir kāds tāds numurs? Vai es netināt? Tā kā kaimiņi domā, ka pērkons tāds pagastā. O, Zolī, šitie kodēs netināt. Apes motorūs būs tādā pa metināmo. Pirmicinās ar visiem zelta mopādiem priekš šobrīd kopsīgi. Man mazāk, man 99. Un to izsavē kompleks? Izsavē, ka, nezinu, savē, ka mēs līmeņi rādi. Oi, Jobs, tikai šito seifu var uzlauzt. Hidrauliskā prese, piedomājies? Nu, kāds cipars? 114. O, tu ļoti pareizi. 114. biļeti, kam ir. Tas dabūs hidraulisko presi, varēs ar iekstiņš čaugāt mierīgi vispār bez problēmām. No problem. 114. If you have a ticket 114, you are a winner. Forši nolasīt un forši izvilkt, tāds jau tāds. 114, 114. Negriezties, bet tad lielā bunžā jābūt. Ir. Bet, ka griezās, tas Atvežās. Ļoti labi. Ir. Tā, ko mēs nākamo dodam? Tā, jā, tas, kas dabūja mecenāmo no apes motoru varnās, saņem arī ko kastu tajā galā palika. Būs tev arī, kā saka, pa garantiju kastu. Tur visu to, ko tu sametinās, varēs ielikt pēc tam kastē. Tas viss nāk līdz, kas vajag zavīt. Tā, ko tagad dodam? Mēs ar roju divatā tikai. Kompresors? Mēs gabaliņu. Kompresors. Mēs ar vēl kādā kompresors. Tu būsi laimīgais eņģelis kādai šobrīd. 105. 105. Redzējāt? Nu, kā ir 105. Ir apcīzīt. Varēs pumpēt riepas, pūst gaisu, tīrīt savas šķirbas un kompresēt uz nebēri.
Jā, kur tu var tādu spiedienu saglabāt, ka tu beigsies elektrīvo kā brīdi varēs spiest gaisu. Kaut kā tā nav apustījās. Fleksis kaut kur gribēja kontrabandā aizlavīties projām. Fleksis bēguļo. Jā, viņš nekad nelegālais imigrants gribēja aiziet līdzi. Tā Fleksis nevajag, ne? Mums vēl kaut cālā Flekšu laimīgi īpašnieki. Kāda būs dabūs strādāt brīvās un ar cimdiem, lai būs drošība. Ideāli. 27. laimīgais Flekšu īpašnieks. Atnāc uz motokros mājās aizgāja Fleksis. Tā jautīgi. Aizgājis palīt un tās mājās uz zila aci. Tieši tā, meitenēm piestāv veksēt. Tev būs lielākā brīnumsvecība rajonā uz Ziemassvētkiem. Vienkārši pieliec pie kliņķa un griez. Būs tāds dikstās, ka viss pārējā brīnumsvecība varēs iet kulēt. Ideāli. Nu, kas mums palīdz? Divas lielās balvas. Grand Prix, ja? Puķpaņēm. Palēko, ja? Tas ir, ko viņi dara? Milžu skuveklis, elektriskā pļaumašīna, brauc ārā mašīna. Kur mēs kādu aplēmosim, kāds brauc mājās, pats sēdēs bagažniekā un ar pļaumašīnu bagažniekā, nu? 118. O, 118. laimīgais nāk pēc savu paliek sarkana aparāta. Kurš tas ir? No 118. Ir biļete, vai dabūsim pārējot? Visi paskatās uz biļetēm. 118. 3.15. Kāds bija numuriņš? 118. 118. 118. 118. Ticket number 118. Vēl kā vēl vien, ja? Gudri, nu, ka nav, bet neiesim taču visi gaidīt to vienu, kurš nokavēja savu startu. Tā, Marcels vēl kārā nākamo. Bija falšs starts, taisam vēl viens lās pārēt. 3.6. Ir! Viņš beidzot gribēja noskūties un dabūja lielāko skūrēko pasaulē. Nu, tik tā prātīgs, ko es ieputo pirms tam mamā, ne? Netais karstu galvu. Ir, tā ārstu dabūs. Maksā, tas ir laimīgais aukās. Svinēts. Ir. Un tik priecīgam ir jābūt par šitām rājiem. Viss tā kā nākās. Ideāli. Dabūjām normāli pļāvēt. Vienīgais, tur ir rakstīts. Alko klasika. Ko tas nozīmē? Ok. Nu skaties tikai to alko pēc darba, ja? Tā noskatījās pēc tam tikai. Pirms tam nē. Secība jābūt pareizai. Grand Prix. Ļoti skaists aparāts. Ja viņi varētu braukt pa ceļu. Tātad Sils dārza un meža tehnikas centrs, Sils dārza un meža tehnikas centrs mums ir sagatavojis Grand Prix. Ļoti cilvēku krāsētāts, nāca atzelti, kurš vēl negrib. Nu, Marcel, cēlā. Un brīvāja. Izvēlkam pilnīgi neko nezinot vienu papīrīti. 142. 149. Kam ir? 142. O, ir kāds? Ir. Ko mēs tagad bēdīgi sejam? Nepazīst ciparus? Parādi. Tiešām. Kāpēc tu nepriecāji? Kā Latvijas priecājas? Kā viņi dzied? Mēs nekam galu nosi, ja mēs neko nedzirdam. Klausies, bet, nu, es saprotu, ka tu varētu priecāties pat rindā, bet tu priecājies arī pa motogrosu. Tu kāds rādinieks brauc? Kāpēc tu tāds motogrosu tev vienmēr nāc? Loterijā tu vinnēji pirmo reizi. Nu, ar to es tev... Īstenībā otru. Vienreiz viņi vinnēja darba cimdus. Viņi to atcerās. Labi, tagad tev ir Grand Prix. Kā tev sauc? Sarmīte. Sarmīte ir uzvarētājs. Fināla kausā 2026. Tik lielu balvu neviens motokrosis nesaņēma. Sarmīte saņem zelteni melno pašgājēju zelts pļāvēju no Sils dārza un meža tehnikas centra, bet mēs visi esam vinnējuši brīnišķīgu dienu, brīnišķīgu vakaru un brīnišķīgu motokrosu. Mēs esam atnākuši ļoti skaistā vasaras vakarā, tīri latviskā tādā, kurā saulriets ir atcelts,
vienkārši ir normāli mākoņi, lēnām kļūst tumšs, un tā ir ideāli apstākļi, lai Niks Galvanovs uzstātos ar koncertu un ar nelielu gaismu daudzumu viņš būtu ļoti labi redzams. Tā kā dejojiet līdzi, dziediet līdzi un lai skan dziesmā. Paldies visiem, kas atnāca. Čau! Apsveicu visus uzvarētājs motokrosē, apsveicu visus uzvarētājs loterijā, un, protams, apsveicu Sarmīti! Galveno balvu. Uzspēlēsim vēl pāris dziesmas jums šodien. Un kā nākamā dziesmā tāda nedaudz skumjāk un piemērot šodienas laikapstākļiem. Tas jau praktiskāks leņķis dzels. Sācīs, ir viss, kas man atlicis, un ir īsts zaļo Latvija, tie esam mēs. Trapsā pestīteris un zilās iedāts, lai asaras pār zaru rokā tavā. Bet ciešāk vēl pieraujas stubra kloku, vēl maigāk zvana visā. Sapestīteris un zilās zieda acs, lai asaras pār zaru rokām tavām. Tev liekas, ka tu salapojies pats, tu gribi izrauties no manu stīgu skavām. Sapestīteris un zilās zieda acs, lai asaras pār zaru rokām tavām. Bet ciešāk vēl pieraupjas stubra ploka, vēl maigāk zvana visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks, lai kāls tu nepaliec bez lapu lokiem maniem. Un vēl esmu dzīvs, līdz pensieniem, bet vēl pāris gadu salasīs, bet vēl esmu dzīvs. Kaut kā tā. Nu, ko, mīļie, tāds mazais stāsts, par to, kā mums gāja šogad. Gada sākumā mēs uzvarējām Muzikālajā bankā. Tie, kuri tagad šokējās, domā, bet viņš dabūja 3. vietu, priekš mums tā bija uzvara.
Mēs principā svinējām tikpat traki, kad Latvija dabūja bronzu hokejā. Mums neviens neiedeva nākamo dienu brīvu, bet mēs paņēmām kādu nedēļu brīvu. Jo Daugavpils un muzikālā banka, nu tas ir piedzīvojums. Jūs iedomājaties, vai ne? Ir kaut kādi kopā 30 mūziķi, tā brīža aktuālākie, kas savācās uz 3 dienām Daugavpilī, lai nospēlētu vienu dziesmu. Jūs saprotat pārējo laiku, kas tur notiek. Tā kā foršs pasākums. Nu ko, pēc tam mums bija Supernova. Supernovā mēs dabūjām diplomu par piedalīšanos. Tas arī bija jautri. Jā, tad mums bija Gamma, īstenībā Gamma, kur un pa gada roka mūziķi kļūst. Es ne, bet Dzels Vilks. Tāpēc, ka viņi pagājušo gadu šeit spēlēja. Un es sapratu, kas ir atslēga uzvarēt Gammu. Tad vienkārši man vajadzēja šogad šeit spēlēt. Un tad, protams, arī zelta mikrofons, kurā mēs vairs nepiedalīsimies. Bet tā vispār gads foršs. Tad, kas vēl bija? Palādījums. Opa. Visi paskam Paulu, čau! Lai tev sausa tikt mājās. Nu jā, un tad, protams, ziņas viss lasīja, vai ne? Tad bija mēģinājām ugunīgu šovu uztaisīt Supernovā, mēģinājām ugunīgu šovu uztaisīt Palādījumā, beigās ugunīgākais šovs bija Svineros. Tie, kas sapratīs. Bet, nu kā ir, tā ir dzīvies priekš, un, nu jā, prieks, tiešām liels prieks atrasties šodien šeit. Ar mani kopā Reinis Brītis, Kristens Kupčs. Un, nu ko, es ļoti ceru, ka nākamo dziesmu jūs mums dziedāsiet līdzi. Un tas skan tā. Bet kad izdzisīs mana balss, vai būs kāds, kas to dzirdēs? Bet kad izdzisīs mana balss, kā jūs dziedat? Vai tā pazudīs dzīvēs, vai vēl kāds to mīlēs? Pakontrolē, vai esi manējis sadarīts. Esmu laguris ar galvu sienā skrīt. Mazliet, jau paliek grūti šeit straumē pretīm iet. Žauriet, bet gaismas nepietiek. Ar tumsu klau, man apnicīs nu tie. Bet kad izdzisīs mana balss, vai būs kāds, kas to dzirdēs? Bet kad izdzisīs mana balss, vai tā pazudīs dzīvēs? Vai vēl kāds to mīlēs? Nepārprotiet, viņiem paldies! Bet kad izdzisīs mana balss, vai būs kāds, kas to dzirdēs? Bet kad izdzisīs mana balss, vai tā pazudīs dzīvēs? Vai vēl kāds, viss kopā, to mīlēs?
Bet jums jādzied līdzi, jā? Gods man dzīvot Latvijā par savu zemi savu. Plīv sarkan, balti sarkanā, nevienam nesajā. Jo mana zeme, manas asinis un gars, un kamēr kopā turamies, neviens to neaizskars. Ar lielu pipu un Daugavu es vienā straumē plūstu, ar sirdi un ar augumu par Latviju es būšu. Ar ventu un ar gauju es kopā lokus metu, ar lepnumu un nekaunu, jo latvietis es esmu. Par savu zemi savu, skaļāk! Par savu zemi savu, es vienās rētās dzīstu, ar jumi un ar pērkonu mēs ienaidnieku mītu. Ar meža mātes svētību es rastu ceļu mājās, un vēja mātes atbalstu es tiktu piecelts kājās. Par saviem tēvu novadiem uz sirds es roku lieku, un savā mātes valodā es runāšu ikdienu. Par latvieti jūs mani mūžu mūžos varat dēvēt, un svešas tautas zābakiem nekad man nepavēlēt. Par savu zemi savu, par savu zemi savu, skaļāk! Par savu zemi savu, par savu zemi savu, jau! Par savu zemi savu, plīv sarkan, balti sarkanā, neviena nesajā. Jo mana zeme, manas asinis un gars, un kamēr kopā turamies, neviens to neaizskars. Klausies, atceries, ko tu man apsolīji iepriekš, kad nāc pie manis fočēties? Jā? Nu tad nāc skatos. Gods man dzīvot Latvijā par savu zemi savu. Plīv sarkan, balti sarkanā, nevienam nesajauj. Jo mana zeme Latvijā, manas asinis un gars, un kamēr kopā turamies, neviens to neaizskars. Par savu zemi savu, skaļāk! Skaļāk! Par savu zemi savu, skaļāk! Uz tāmeriem viss kopā! Par savu zemi savu, par savu zemi savu, par savu zemi savu.
Par savu sevi savu! Uztaisam troksni Alīnai! Ko, dāmas un kungi, paldies jums par šo vakaru. Un tad vēl pēdējo reizīt visi kopā, ja? Gods man dzīvot Latvijā, par savu zemi saukt. Līdz sarkan, balti sarkanā, nevienam nesajaukt. Jo manā zeme Latvijā, manas asinis un gars. Un kamēr kopā turamies, neviens to neaizskars. Par savu zemi saukt. Par savu zemi saukt. Vēlreiz! Par savu zemi saukt. Un cik skaļi varam? Par savu zemi saukt. Paldies! Pēdējie dublīs, ko pēdējie paslīdēt visu augumā nokrautīt. Vai nopriekot un dīķi iekrist, teiksim, ar probraukšanu. Jā, tāds ir tas Latvijas māls. Vai brodiņas mīts, nekāda vaina nav, bet jā, tā kā. Prāts.